Viens no izaicinājumiem, jebkuram uzņēmējam, ir izkļūt no veikalnieka uz uzņēmēja šo te statusu vai līmeni. Ja? Uzņēmējs parasti iet cauri 3 līmeņiem. Pirmais, tu esi veikalnieks, tu uztaisi savu mazo internetu veikalu, sāc ņālīt produktus, pērc preces, apkalpo pats klientus, sūta piedāvājumus, runā, tur CRM-ā, visu pats dari. Ja? Otrais līmenis ir e-komercijas menedžers. Ja, kad tev tas uzņēmums paaugās lielāks, tu joprojām esi pats, kā pieder tev tas bizness. Tu esi kaut kādās pozīcijās dabūjis cilvēkus, vai arī tu strādā ar freelanceriem, bet tu menedžē tos visus cilvēkus. Ja? Tu nevari izkāpt ārā no tā biznesa. Brīdī, kad tu izkāps ārā no tā biznesa, tev biznesa apstājās un principā tu esi tādā situācijā menedžers. Tu neesi uzņēmējs vai īpašnieks, kā biznesa īpašnieks, sistēmas īpašnieks. Tas ir forši, ka tev jau ir kaut kādi cilvēki, kas tev palīdz, komanda strādā, bet joprojām, ja tev nolaup citu planētieši vai tu aizbrauc mēnesi atvaļinājumā uz Taizemi, tad principā tev tas viss pasākums apstājās. Trešais līmenis ir, tad tas ir tas ultimate ir uzņēmējs, ka tev ir bizness, tev ir visi cilvēki, kas menedžē katru procesu, tev ir definēti procesi, lēmumus var pieņemt bez tavas iesaistes. Tu vairs neskaties tikai uz apgrozījumu, tu skaties to visu ekosistēmu, kā uz tādu sistēmu, kura nes peļņu, tad tu iziet no tā arī vari novērtēt, cik viņa ir laba, cik viņa ir efektīva. Tad, kad ir nepieciešams piesaistīt investorus, vai tu gribi pārdot savu biznesu, tad tavas sistēmas vērtību vērtēs pēc šī te faktora. Un līdz ar to uzņēmējiem ir svarīgi iet ārā no šiem te posmiem, no tā veikalnieka, kļūt par uzņēmēju, ka tu nevis strādā tajā biznesā, bet ka tu strādā ārpus tā biznesa kā uz tādu vērtīgu asetu, ko tu vēlāk vari pārdot.